Šķiet Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Nikolās Sarkozī, kā arī citi Eiropas līderi šogad par eirozonas problēmām diskutēja daudz vairāk nekā tie, kas 1991. gadā Māstrichtā parakstīja līgumu un 1999. gadā ieviesa vienoto valūtu. Kā zināms, runāšana stipri vien atšķiras no rīcības, taču šogad tālāk par runāšanu tā arī netika. Tas nozīmē, ka nākamais gads var izšķirt eiro likteni un pavisam skaidrs, ka bez konkrētiem lēmumiem neiztiks. Viens tāds tika aizsākts mēneša sākumā, nu jau par vēsturisku dēvētajā Eiropas samitā, kurā dalībvalstis, izņemot Lielbritāniju, vienojās par stingrāku budžetu kontroli. Pagaidām gan tikai vienojās par galveno ideju, kuru detaļās jāietērpj līdz martam. Nozīmīgāk šajā samitā gan bija tieši Eiropas šķelšana, nevis eiro glābšana, jo finanšu speciālisti ir pārliecināti, ka budžeta kontrole eirozonas samilzušās problēmas neatrisinās. Lielas jēgas visdrīzāk nebūs, jo pirmkārt jau slikta budžeta disciplīna nebija galvenais šīs te eirozonas ekonomiskās krīzes iemesls. Lai nu kā, bet šobrīd eirozonas lielākās problēmas ir divas. Viena – uzkrātie parādi, otra un būtiskākā – konkurētspējas trūkums. Ir liels skaits visu perifērijas valstu, kurām nav pietiekami spēcīgas rūpniecības. Un kamēr mēs neatradīsim iespējas rūpniecību stipri, būtiski uzlabot Portugālē, Spānijā, Grieķijā, Latvijā, tikmēr šīs valstis būs grūtībās, tāpēc, ka viņiem vienkārši nebūs naudas, par kur nomaksāt valsts parādu. Vācija rīkojas bezatbildīgi, mēs varētu teikt. Bezatbildīgi attiecībā pret Eiropu, it kā atbildības vārdā, it kā sakot, ka viņa prasa tikai budžeta disciplīnu, viņa aizliedz attīstību perifērijā esošajām valstīm, tajā skaitā arī Latvijai. Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Olli Rehns jau brīdinājis, ka ekonomikas izaugsme Eiropā ir apstājusies, tādējādi radot jaunus recesijas draudus. Uzskatāmākais piemērs tam ir prognozētie valstu izaugsmes rādītāji nākamajam gadam, kas nepārtraukti tiek samazināti. Te gan jāpiezīmē, ka Latvijas plānotā izaugsme 2,5% apmērā no iekšzemes koprodukta būs augstāka par lielu daļu Eiropas valstu un eirozonu kopumā. Sliktākās prognozes ietekmējušas arī kredītreitingu aģentūras, kuras biedē lielās Eiropas valstis ar reitingu samazinājumu. Ja augstāko reitingu zaudēs Vācija, Francija, Nīderlanda, Somija, Austrija vai Luksemburga, apdraudēts var būt arī Eiropas glābšanas fonda novērtējums. Ne tikai sensāciju kā ārējā presē, bet pat varas gaitiņos un investoru aprindās eirozonas izjukšana kļūs par apspriešanas vērtu objektu. Apdomāšanās laiks, kas pagāja no 91. gada līdz 99. gadam, kad apgrozībā tika laists eiro, nebija īss, taču nevar cerēt, ka tieši tikpat lēni un prātīgi tas noritēs pretējā virzienā. Lai mazinātu investoru galvas sāpes, laikraksts Financial Times pat izstrādājis vairākus eiro attīstības scenārijus. Pirmais variants – nākamgad tiešām tiek parakstīts jau minētais fiskālais līgums, joprojām pasīvā Eiropas centrālā banka uzpērk valstu obligācijas, tiek paplašināts Eiropas glābšanas fonds un galu galā eiro vērtība ceļas tiklīdz atgriežas uzticība. Otrais variants – perifērijas valstis, īpaši tās, kas dienvidos, izstājas no eirozonas. Francija un Vācija saglabā mazāku eirozonu, kā rezultātā eiro vērtība ceļas īpaši strauji. Trešais variants. Ja spēcīgās eirozonas valstis eiro valūtas vietā izveido citu vai izstājas no eirozonas, baidoties no arvien pieaugošās inflācijas, bet pārējās paliek eirozonā, eiro vērtība ļoti strauji krīt. Bet ja par eirozonas galu nobalso visi, eiro neeksistē, atstājot aiz sevis neskaitāmus juridiskus strīdus par eiro kontraktiem. Kāda nākamgad un turpmākajos gados būs eirozona, ir atkarīgs tikai no Eiropas līderu spējas ātri pieņemt lēmumus. Šajā situācijā iespējams svarīgākais ir panākt Eiropas centrālās bankas aktīvāku iesaistīšanos krīzes risināšanā, jo pagaidām izskatās, ka tieši Eiropas centrālā banka ir galvenā atbilde sarežģītajā matemātikas uzdevumā. Šovakar studijā par Eiropu mēs esam aicinājuši par Eiropas nākotni. Nākamajā gadā esam aicinājuši runāt arī manu kolēģi žurnālistu Māri Zanderu. Labvakar, Māri. Labvakar. Eiropas Savienības problēmas, tās beidzamajā laikā bija galvenie temati pasaules ziņu virsrakstos, avīzēs, masmēdījos un, es domāju, arī politiķu prātos. Kā tu raugies uz nākamo gadu, uz Eiropas nākamo gadu?
Dažādi ir bijuši arī viedokļi. Mēs arī par dažiem scenārijiem runājam šeit mūsu tajā iepriekšējā sižetā. Kas notiks ar eiro? Es atbildēju optimistiski, tādēļ, ka, man liekas, tā situācija tiek dramatizēta un varētu domāt, ka, teiksim, eiro pastāv kopš Kārļa lielā laikiem, teiksim, un ja kaut kas, teiksim, sametās ar eiro mehānismu, tad Eiropa tā kā beidz pastāvēt. Vai, teiksim. Bet tas vēstījums jau šobrīd no politiķiem tāds tiek dots. Ja gadījumā eiro vairs nav, tad tas ir ļoti slikta zīme, un tas var apdraudēt visas Eiropas Savienības. Bet tāpatās, kā Eiropa ir pastāvējusi bez eiro, pāris gadsimtus vismaz, gluži labi, tad es domāju, kā moderna ekonomikas. Tā arī tas nav nekas tik šausminoši, un, protams, ka vēl jāsaprot, ka kaut kā tiek arī dzīts vilnas drusciņi, lai būtu jautrāk pašiem un tiksim, tirgiem. Ja. Vai, tavuprāt, tiks pieņemta šī fiskālās disciplīnas vienošanās, kas šobrīd bija pagājušo nedēļu tajā samitā, viena no galvenajām tēmām, par ko visi mēģināja vienoties, bet nevienojās jau visi, protams. Jautājums, ko mēs ar to saprotam, droši vien kaut kādā formā noteikti, un kaut kādu kompromisu Francija un Vācija atradīs, un teiksim, tas jau it kā vairāk vai mazāk skaidrs, ka ir nepieciešama lielāka lēmuma centralizācija un tādas lietas. Cita lieta, vai tas, protams, kaut ko būtiski maina, jo tas jau tas vecais stāsts, vai mums šobrīd ir darīšana ar finanšu krīzi, vai mums ir, teiksim, mēs saskaramies ar Eiropas kā ekonomikas, teiksim, novecošanos. Tāpatās kā ir moderni runāt par demogrāfisko novecošanos. Varbūt, ka tā ir ideoloģija, politikas novecošanās. Tas nekā neizslēdz. Šāda savienība varbūt vairs īsti nevēl. Es domāju, šeit varētu būt federatīvā valsts, federācija, Eiropas Savienība. Godīgi sakot, tās viss tas ir drusku tā kā pakārtot tam, vai ekonomikas ir konkurēt spējīgs. Un tas ir centrālais jautājums, jo, protams, viss ekonomiskie jautājumi tiek paslaucīti zem tā stāsta par parādu līmeni, par reitingiem un cik kuram ir fiskālais deficīts un kaut kas tāds, bet diezgan maz tiek runāts par to, vai tās ekonomikas ir konkurētspējīgas. Jo var jau, piemēram, tur pārgriežot acis, tos deficītus nodzīt uz leju, parādu līmeņus nodzīt uz leju uz kādu laiku. Bet ja tā ekonomika neģenerē pietiekoši daudz ienākumus, te pašā laikā iedzīvotāji ir pieraduši pie dzīves līmeņa, tad agri vai vēl tā ekonomika atkal atgriežas pie tā paša, ka atkal ir pieaudzis parāds, atkal ir pieaudzis budžeta deficīts. Tādēļ, manuprāt, tas lielais jautājums ir par to, cik konkurētspējīga ir Eiropa kā ekonomika. Kā tev šķiet, nākamajā gadā būs kāds pozitīvs pārmaiņas šajā virzienā? Nē, es domāju, ka turpinās žagoties lēnā garā uz priekšu. Un ja tur ir kaut kādas lietas, kas ir ļoti grūti izmaināmas, tādā nozīmē, kas ir kaut kādā ziņā paši rietumi sev ir potējuši apziņā gadu desmitiem. Jo vienmēr tad, kad parādījās tās pirmās šausmas par to, ka, var Ķīnā daudz lētāk kaut ko saražot, Vietnamā kaut ko var saražot vēl lētāk, tad, lai kaut kā sevi mierinātu, rietumi sevi visu laiku stāstīja par to, ka tas nav nekas briesmīgs, jo mums vienalga brīnišķīgāks dizains, mums vienalga brīnišķīgāka inovācijas, zinātne, mums ir vairāk patentu, un tā joprojām mēs vienalga kaut kā izrulēsim. Un mūsu pievienotā vērtība būs augstāka. Bet tā problēma ir tāda, ka man nepatīk, ka pārspīlē varbūt to, cik brīnišķīga Ķīnas ekonomika vai cik brīnišķīga perspektīvas ir Indijai. Par Ķīnu mēs jau runāsim raidījumu beigās. Nē, bet es par to, ka īsakot stāstu par to, ka mēs esam atpalikuši no viņiem. Es gribēju, lai vienā mums vēl apmēram minūte laiks ir, gribēju pavaicāt tev, tajā, ja tu saki, ka Eiropa raustīsies un rīstīsies kā motors nepārāk labs. Kas no tā Latvijai? Mums ir tomēr arī uz Eiropas tirgiem tādas perspektīvas un cerības ir diezgan lielas, vai mēs no tā nezaudēsim nākamajā gadā? Tās rīstīšanās. Mūsu orientācija ir tomēr Skandināvija un Vācija, un par laimi šie divi reģioni, vai valsts un reģioni, Vācija ir pelnījusi, lai to sauc par reģionu, ir pietiekoši veselīgā organismu stāvoklī. Līdz ar to, protams, tas nav nekāds noslēpums, ka pretēji valdības prognozēm Latvijas bankas eksporta apjoma pieaugumi jau ir samazinājuši prognozi nākamajam gadam. Protams, ka tur būs kritums, bet katrā gadījumā, piemēram, ja mēs būtu noorientējušies, sacīsim, kā Balkāni,
orientējušies uz Spānijas, Grieķijas tirgiem vai uz bankām, tad mums gan būtu krietni smagāk tā situācija. Tādēļ es domāju, ka tā eiro problēmas varbūt palielinās Latvijas atlapšanu ekonomikas. Tā ir interesanti un varbūt pat laba vēsts. Paldies tev par to. Tikai, arī šovakar par Eiropu beigsim. Māris Zanders bija mūsu studijā.